Brūnītes ģimene. Brūnīte bija maza brūna zaķenīte, kas dzīvoja kopā ar savu ģimeni meža malā. Viņai patika ļoti zīmēt, bet dažreiz viņai nesanāca tā, kā gribējās. Tad viņa ātri noskuma. Reiz mežā notika lielā zīmējumu izstāde. Visi dzīvnieki gatavoja savus darbus. Arī Brūnīte gribēja piedalīties izstādē, bet viņas zīmējums neizdevās. Krāsas izsmērējās, un viss šķita sabojāts. Viņa apsēdās uz celma un sāka raudāt. Tad pie viņas pienāca mamma. Mēs tev palīdzēsim, viņa teica, un apskāva Brūnīti. Drīz atnāca arī tētis ar lapiņām un krāsām. Un brālis atnesa siltu tēju. Visi kopā viņi apsēdās zem lielā ozola. Mamma turēja lapu. Tētis palīdzēja izvēlēties krāsas, bet brālis deva jaunas idejas. Brūnīte zīmēja no jauna, un, jo vairāk viņi visi kopā strādāja, jo skaistāks kļuva zīmējums. Kad tas bija gatavs, Brūnīte sajuta sirdī siltumu. Es viena pati to nebūtu spējusi, viņa klusi pateica. Tāpēc mums ir ģimene, atbildēja tētis. Mēs palīdzam viens otram. Un izstādē Brūnītes zīmējums ieguva īpašo balvu par sirsnību. Bet viņai visvairāk patika nevis balva, bet tas, ka viņa visu paveica kopā ar saviem mīļajiem.